Bet skors, ātri rezultāti. Nu ko, mūsu diskvalifikācija ir beigusies. Freiba podkāsts, Ralfs Freibergs, Uldis Broža. Šajā pirmdienā beidzot atkal kopā ar jums bija mums tāda piespiedu dīkstā. Bijām ielikti YouTube cietumā, ja tā to var nosaukt. Bet esam beidzot atpakaļ, būsim atpakaļ. Cerams, turam īkšķis, viss kopīgi, ka viss būs kārtībā, bet Olimpiskās spēles tuvojās. Jūs klausāties šo pirmdienā. Viens no mums trešdienā brauks jau uz Milānu, viens no mums brauks ceturtdienā agri no rīta. Par to mēs parunāsim. Galu galā Freiba podkāsts būs, manuprāt, vienīgais hokeja podkāsts visā Latvijā, kas būs pārstāvēts Milānā. Turklāt pārstāvēts 100%, bet, Ralf, man tev jāprasa, kā tev iet, un jāprasa arī, tagad mums bija 2 nedēļu diskvalifikācija, cik tev karjerā, kad tu esi laukumā kaut ko noziedzies, cik tev ir visvairāk spēles nācies izlaist? Sveiki, klausītāji, sveiki, skatītāji. Pirmkārt, vēlos sākt ar to, ka YouTube ir labākā platforma. Un, ja viņi mūs klausās, tad mēs novērtējam, ka viņi mums ļaus atskaņot tālāk mūsu saturu. Un paldies mūsu arī atbalstītājiem LVB, kas saprot visu šo problēmu par un ap YouTube. Tā kā viss būs labi, esam atgriezušies, cerams, ka uz ilgāku laiku tagad, jo draud tālāk, ja mūsu bloķē, tad mūs draud vēl sliktāks scenārijs. Bet, diskvalifikācijām runājot, man ir lielākais bijis, ko es pēdējā laikā atceros, 3 spēles es dabūju. 3 spēles, tas bija 4 gadus atpakaļ. Bet, ja jārunā par diskvalifikācijām, arī es teiktu, traumas savā ziņā ir tā kā diskvalifikācija, kad tu dažreiz gribi spēlēt un nesanāk spēlēt. Un arī Kristram Gurļevskim bija labi intervija, kurš teica, ka viņš vairs negrib traumēties, un es pilnīgi piekrītu. Traumēties ir šausmīgi, un labāk ir spēlēt un netikt diskvalificētam. Jāpiemina, reiz abonējam kanālu, spiežam like, spiežam subscribe. Būs mums epizodes arī no Milānas, bet mainīgā sastāvā, jo skaidrs, vienam no mums ir vairāk savam darbam jākoncentrējas. Līdz ar to Olimpisko spēļu laikā Ralfs domā par to, kā neutralizēt amerikāņus, kā neutralizēt vāciešus, dāņus un arī tos 4., 5., 6. un 7 spēles laikam varbūt, vai 6. Labi, pēc tam saskaitīsim, bet šajā pašā kanālā arī saruna ar Lauru Dārziņu. Iesaku noskatīties vairāk kā pusotru stundu. Lauris kļuvis mēdījiem, intervētājiem, podkāstiem pieejamāks 2026. gadā, kā pats teica, tāda jaunā gada apņemšanās, līdz ar to novērtējam, noskatāmies. Un tu pieminēji traumas. Iepriekšējā reizē, kad mēs runājām pirms diskvalifikācijas, tu teici, ka tu esi kā porziņš, jo tev ir minūšu ierobežojums laukumā atgriežoties, bet kā ir tagad? Jo Latvijas izlase, mēs šobrīd runājam svētdienā, tāpēc, ka Latvijas izlasē pirmdienā ir treniņš, un līdz ar to ierastajā laikā mēs vienkārši nevaram runāt. Mēs runājam svētdienā, bet tu biji uz ledus ceturtdienu Rīgā, tu biji uz ledus arī piekdienu Rīgā. Kā tev šobrīd veselība, vai tu esi kumeļš, kurš ir gatavs joņot, vai vēl kaut kur mazliet ir jāpietaupa savu spēku? Paldies par jautājumu. Es esmu 100% gatavs, trenējos. Forši mums sanāca, ka mums ātrāk tikām atpakaļ uz Latviju, jo mums tās visiem spēles ir tagad, vēl viņi spēlē, bet manas komandas nospēlētās spēles bija visvairāk, tas saspringtākais grafiks bija tad, kad es biju traumēts, tas bija janvāra sākums, kad tur ik pat 2 spēlēm spēlēja. Bet, traumas viss kārtībā. Kā tu minēji, ceturtdien bija treniņā, piekdien bija treniņā. Ulvis arī bija vienīgais Latvijas sporta žurnālists, kurš ieradās uz abām dienām. Cepur nost, bet, kas interesanti, tas arī bija laukumā sestdien. Alūksnē uzkāpa kopā ar meitu. Uzspēlēja pirmo reizi dzīvē dīķinieku, tā saucamā, ar meitu kopā un visu vietējiem alūkšu čaļiem un vīriem. Un, bija forši vispārīgi Latvijā šogad vasara ir izcila. Izcila laika apstākļos. Visi spēlē hokeju un var izbaudīt. Bet, ja vakar bija -15 alūksnē,
Tas šodien bija -22 no rīta. Un tad es pamēģināju izdomāt, aiziešu uz distanci slēpēm, uzkāpšu uz mežģīniekiem. Tur trasa, kur Rastur Gujovs uzaudzis. Vispārējais tā kā aizbraucu, izkāpu, uzkāpu uz slēpēm, 5 minūtes un biju atpakaļ mašīnā. Pirmo reizi tā nosāla ārprāts, cik augsts bija valūksne šodien. Nu, biezāk cimdi vai labāk cimdi. Nu, man pat kājām man ir termoveļa bija, un mums bija iepriekšējās olimpiādas iedotās bikses 4F, un caur viņām es izsālu. Nu, 6 minūtēs. Un tur cilvēks bija, kas sporta apģērbā bija atbraucis. Es tā pastījos, viņš izkāpa ārā, uzkāpa uz slēpēm. Viņš uzbrauca kalniņā, tur sākums kalniņš, viņš jau pa mazo apli bija atpakaļ, iekāpa mašīnā, aizbrauca projām. Tā kā es domāju. Nu, jā, augstums laba lieta ziemas sportam, bet pārāk liels augstums arī. Nu, ne šis, ne tas, bet tu pieminēji, jā, tad ceturtdien uz ledus bija Ralfs, bija Kaspars Dāgoviņš, bija Kristers Gudļevskis, piekdien uz ledus bija arī Renārs Krastenbergs papildus šiem 3 spēlētājiem, bet Latvijas izlases oficiālā nometne sākās pirmdien, 2. februārī. Ierindā gandrīz visi Eiropā spēlējošie, jo izveidojas kaut kāds pilnīgākais, man gribētos teikt, sviests, jo šī starptautiskā pauze sākās no 2. februāra. Visiem ir jābūt izlases rīcībā, bet tad ir, protams, ir līgas, kurās nav olimpiskā pārtraukuma, un tur var saprast, ka klubi grib paturēt līdz pēdējiem. Dānija, Oskars Cibuļskis, Somija, Alberts Šmits pievienosies vēlāk, bet Čehijā ir pārtraukums. Bet Čehijā 2. februārī ir spēle, un tajā spēlē ir Latvijas pret Latvieti, Mārtiņš Dzierkals pret Kristiānu Rubīnu. Kas tas par sviestu, ko Čehiem laikam kalendārs saplīs? Jā, es domāju, tur ir 2 varianti. Vai nu viena no komandām, ka viņiem vajadzēja spēlēt, bija slima un pārcēla spēli, vai arī ar to, ka Prāgas Spārta šogad spēlē Champions League, spēlē Špengaklausā, un viņiem vajadzēja atrast laiku, kad viņi izspēlēs kaut kādu no spēlēm. Un es domāju, tagad viņi izspēlēs, bet arī nesaprotami, jo nu, tā sanāk, ka to Špendleru kausu baigi sanāk iekavēt. Un, jā. Nu jā, bet ja ir pauze, un ja tev ir spēlētāji, kur brauc uz olimpiskajām spēlēm, nu tad spēlē bez viņiem. Man liekas, vajadzētu būt tieši tik vienkārši. Nu, man liekas, visām Eiropā tā vajadzētu būt tik vienkārši. Es domāju, ir olimpiskā IHF izveidotā pauze, kur nevar klubi atteikt spēlētājiem. Un tad Albertam Šmitam, kā teica, un Oskaram Cibuļskim būtu jābūt izlasē. Es tam piekrītu, un tur nav, bet tur tā jābūt. Un ne tikai Čehijā. Jā, jo šobrīd, principā, sanāk situācija tāda, ka Alberts Šmits vēl otrdienas vakarā spēlē Somijā, līdz ar to viņš trešdien ir Rīgā. Trešdien komandai Latvijas izlasē treniņš ir no rīta. Līdz ar to uz ledus viņš uzkāpt nevar. Un viņam pirmais treniņš kopā ar Latvijas izlasi ir Milānā. Nu, kaut kāds līdzīgs stāsts apmēram kā U20 izlasē. Nu, tas ir, būsim godīgi, tas ir pilnīgi greizi un nepareizi. Nu, es tev piekrītu, kad vajadzētu sekot noteikumiem līdzi. Bet savā ziņā jāspēj komunicēt, jo katra labvēlīgi ir izrunāta situācija. Nākotnē var palīdzēt klubam vai izlasēji dabūt kādu spēlētāju no tās komandas. Un kāda negatīvi ir izsnāta situācija nākotnē varētu patraucēt dabūt spēlētājus no tās komandas uz izlasi. Tā kā koks ar 2 galiem. Nu jā, bet tu skaties, tu uz U20 pievēr acis. Tu pievēr acis arī lielās izlases sakarā. Pavasarī tur vairs nevajag pievērt acis, jo kluba sezona, tad, kad beidzās, tad arī spēlētājs var pievienoties Latvijas izlasē pirms pasaules čempionāta. Sanāk tā, ka vieni visu laiku piekāpjas, un visu laiku viss ir tikai vienā situācijā, viena, otrā situācijā, otra. Tas tā skatoties no malas, nezinot, kas tur iekšā notiek un kādas ir tās iekšējās vienošanās, Bet mums bija arī tur runā par klubiem un izlasi, piemēram, ja? Un tad mēs runājām par spēlētājiem un klubu vadību. Arī diskusija bija nedēļa atpakaļ, kad ja spēlētājs negrib, piemēram, viņam ir spēkā esošs līgums nākošo gadu, bet viņš dzird, ka cita komanda vēlas viņu parakstīt pat 2 reizes lielāku algu. Bet viņš grib to lielāko algu tajā citā klubā vai līgā, un tad spēlētājs iet un prasa laužiet klubam, lai laustu līgumu ar viņu. Un lai viņš varētu pāriet citu komandu.
Tur arī godīgi ir pret klubu, kuram tā kā pienāks tā kā saprot. Nav jau nekā, nē, nu, tādā situācijā, nu, ko, nu, tu pats noslēdz uz 2 gadiem. Vajadzēja slēgt Jā, uz 1 gadu. Tu jau jā, situācijā, ja tu spēlē slikti un tu nākamajā sezonā neviens neko nepiedāvā, tu jau neej pie kluba un nesaki, vai lauziet ar mani līgumu, jo es spēlēju slikti. Tu jau priecājies par to, ka tev ir līgums arī uz nākamo sezonu, ir tā stabilitāte. jā, bet klubs arī grib paturēt labāku spēlētāju, kur nevar Nu, ja? pieteikt. Bet kāpēc tu vēlēsies paturēt spēlētāju, kurš negrib būt tajā komandā arī? Saproti, ja spēlētājs, kurš negrib būt tajā klubā, Nu, un viņš spēlē, un saproti, bet ko kur ir nozīmē negrib būt? negatīvs būtu, un varbūt viņš spēlētu labi, bet viņš to liktu zināt, un ka viņš te negrib būt. Nu, labi, bet tad jau tīri teorētiski, nu, iedomājies. Labi, nu, būsim godīgi. Runājot par piemēru, es tagad pieminēšu piemēru, redz, ka viens Slovāks tikko no Šveices līgas, kā jūs teicāt, dzirdēja? Ja? Ambri Nu, Pjota. tas, kurš aizbrauc uz Austrumiem, jā. ar traktoru pabraukāties. Jā. Viņš pateica tam klubam, Šveices klubam, pateica to, ka ģimenes apstākļu dēļ viņam jāatgriežas Slovākijā. Nu, bet mēs jau zinām, ka uz to līgu brauc tie paši godīgākie cilvēki. Tieši tā, to mēs zinām. Nu, Un tikai tie, kas brauc spēlēt sportu un ne jau politiku, nevēlas. Ja? Nu, bet atgriežoties pie tā, ko tu uzdevi, iedomājamies scenāriju, tev iedod līgumu uz 5 gadiem, tu labprāt ņem, jo tā ir drošība. Un tu vēl prātā patur tādu ideju, ja man ies labāk un es varēšu pelnīt vairāk kādā sezonā, teiksim, pēc otrās sezonas tur baigi izšauju sapelnu punktus. Un tad es vienkārši eju kā tāds rūgumpots uz nākamo sezonu, čakarēju visiem garstāvokli, un man tā ir win-win situācija. Ja es uzvarētājs esmu abās situācijās, ja es spēlēju slikti, man ir līgums uz 5 gadiem, ja es spēlēju labi un it kā pelnu zem savas tirgus vērtības, tad es aizēju sačakarēju kādam garstāvokli, ģērbtoties, izspēlēju kaut kādus tos ļaunos joks, ka nevis tur, nezinu, sasien slīdus kopā, bet vienkārši smilšu papīru, piemēram, nobrauc kādam pa slīdu un ziņā, sačakarēju visu ģērbtu un tad tiec prom. Un iedomājieties, ka tas vienkārši spēlē, un komandai klubam kaut kas nepatīk, un viņi tevi sāk čakarēt, liek tev individuālos treniņus 6 no rīta, Jā. un lai tu tur pats pamest brīvprātīgi to klubu. Arī tādi gadījumi. Tā kā ir interesanti diskusija. Jo futbolā bija šajā sezonā Chelsea bija Raheems Sterlings, kurš pelnīs, nezinu, tur pieņemsim 200,000 nedēļā, kā Premjerlīgā. Un Chelsea pateica, mums tev vispār nevajag, mēs ar tevi vispār nerēķināmies. Nevis tev ir jānāk 6 no rīta trenēties, tu vienkārši nenāc vispār. Mēs tev nekur nelaižam iekšā. Un tad tev ir jāsēž mājās, un tu tikai esi futbolists, tu gribi spēlēt no otras puses, tev nāk tur mēnesī, tev tur miljonus iekrīt bankas kontā, var arī pasēdēt mājās to pusgadu. Tā kā, zināt, tie gājieni ir visādi un beigās nevelti. Mēs tik daudz un tik bieži dzirdam, ka, nevajag apvainoties, tas vienkārši ir bizness. To es arvien biežāk un biežāk dzirdu. Bizness ir arī, diemžēl, daļa no biznesa ir savainojumi, un mēs tik sen neesam runājuši, ka mums ir jāpiemina, ka Latvijas izlasē nosauktā sastāvā ir notikušas 2 izmaiņas. Ārā Eriks Mateiko, ārā Rodrigo Ābols, iekšā Andrijs Ravīnskis, iekšā arī Rihards Bukarts. Un 2 tādi ļoti skarbi savainojumi, 2 ilgtermiņa savainojumi, 2 ļoti nepatīkamas epizodes. Tas nav tur, es nezinu, negribās tagad pieminēt, kaut kāds savainojums būtu vieglāks, bet ir tomēr vieglāk, ja tu, es nezinu, rokas mazo pirkstiņu, piemēram, salauzi. Tā. Protams, olimpiskās spēles iet garām, bet, zini, es skatījos, un man šķiet, tad, kad Rodrigo bija Freibi podkāstā, un mēs viņam prasījām par to, kur ir sliktākais ledus. Un man liekas, ka viņš toreiz teica, ka viņa arēnā ir vissliktākais ledus. Tu to vari tikai savilkt kopā, kad tas savainojums kaut kādā ziņā, ka tas bija slikts ledus un liela neveiksme visas kombinācijā, vai tur nav vērts sazvērstības teorijām? Man ir savs sazvērstības teorija ar Klausos. Rodrigo saistībā. Es līdzīgi nokritu kā viņš. Man ārsts teica, ka man paveicās, ka nesalauzu potīti. Jo it kā pēc nosacījuma, kā tur izskatījās, tā vajadzēja būt, bet nebija.
Bet šogad mēs kopā sākām trenēties pie viena fitnesa trenera. Un mums ir divi. Man arī labā kāja, viņam labā kāja. Sazvērs teorija, varbūt kaut ko mazāk atstrādājam, kādu muskulīti kaut kur padevās. Jo arī nu es reāli arī uz plika ledus varu taisīt boxautu vārdu priekšā, un vienkārši man kāja izdevās, un es pārkritu kāja pāri. Rodrigo arī var teikt, ka uz nekurienes ieķērās kāja un pārkrita. Tā ir mana sazvērstības teorija, bet, ja jāstāsta no traumām, Mateiko vai Abo trauma, viņas abas ļoti smagas traumas izskatījās. Un, kur ir labāks scenārijs, grūti spriest. Abas tādas kustīgas vietas priekš hokeja. Mm. Nu jā, nu neko, nu atliek abiem mūsu uzbrucējiem vēlēt veselību un cerēt, ka pēc iespējas ātrāk viņi atgriezīsies atpakaļ sastāvā un ka viss būs Vēl spēcīgāk. Jā, ka tas neietekmēs neko turpinājumā. Tā kā ceram uz to labāko, bet, zini, tad, kad nosauc sastāvu, tad, protams, uzreiz galvā gribās salikt kaut kādas mājiņas, mēģināt kaut ko uzminēt, kas ar ko varētu spēlēt, šis ar to varētu sadarēt kopā. Un, protams, tagad tas vispār vairs nav svarīgi. Bet, zini, kādu pirmo maiņu gribēju piedāvāt? Klausos. Balcers. Bērks aizsardzībā. Nu, par to mēs parunāsim aizkadrā. Bet uzbrukumā Balcers, Ābols, Vilmans. Tā būtu bijusi mana olimpiskā pirmā maiņa. Bet nu, ir tā, kā ir. Un tagad, kas būs pirmajā maiņā, ja godīgi. Tik tumša bilde Latvijas izlases sakarā man nav bijusi, jo vienkārši visi tie spēlētāji tagad tiek salikti kopā un tur īsti. Nu, zini, ko tu vari savēlēt, kas ir spēlējis kopā? Nu, mēs varam paņemt pasaules čempionātā, labi kopā izskatījās. Bija mājiņa Ravīnskis, Ločmēls, Traumaks. Bet tu jau nezini. Viens ir vilks kopā, kas izskatījās iepriekš labi, bet kāds varbūt ir kāda kombinācija izskatījās labāk izskatītos. Jā, tieši par to nu, arī skatāmies uz sezonu, kuram ir sezona. Kādas tās lomas varētu būt komandā? Nu, es šaubos, laikam, šobrīd, ka tāda mājiņa būs. Bet, jā, nu, pilnīgi tumša bilde, un to bildi mēs arī neuzzināsim, kāda viņa izskatās līdz pat Milānai, kad piebrauks klāt NHL spēlētāji. Jums tomēr ir 9 aiz okeāna, 2 vārdsargi, 1 aizsargs, pārējie uzbrucēji līdz ar to. Bet, ja par kalendāru, tad Latvijas izlasē kas ir? Latvijas izlase pirmdien trenējās Rīgā, Latvijas izlase otrdien trenējās Rīgā, Latvijas izlase arī trešdien trenējās Rīgā. Un tad Latvijas izlasēji, es nezinu, cik jums kaut kādiem 5 no rīta jau ir jābūt Rīgas lidostā. Reises uz Milānu jums ir 7. Un tad jums jau Milānā ir pirmais ledus, tā ir treniņa hale. Uzreiz tajā pašā dienā jūs atlidojat, un man liekas, tas ir tas. Parasti hokejs vismaz tā saka, ka tas ir tas ideālais. Tu atlido, noliec mantas un uzreiz aizvei izstaipi kājas un iegūst to enerģiju un varbūt arī kaut ko jau paspēja apskatīties vai paspēja kādā Milānas korķī pasēdēt, jo tur droši vien jūs korķos sēdēsiet. Tā kā sagatavo powerbanku, lai var spaidīt vai, nezinu, grāmatu vai, es nezinu, šaha dēlīt vai kārtas vai... Droši vien laiks būs diezgan iespaidīgs, jāpavada autobusā, bet jā, tad uzreiz ir treniņš, tad ir piekdiena arī jums pusdienu laikā, cik es skatījos grafikā, jākts treniņš, un tad vakarā ir tā lielākais pasākums Olimpiskajās spēlēs atklāšanas ceremonija, kurā Latvijas karogu nesīs Kaspars Daugaviņš un Dženifera Ģērmana. Un tad, jā, sestdien, 7. februārī, beidzot būs arī kaut kāda liela iespēja no šīs lielās Milānas arēnas, kurā arī būs spēle pret amerikāņiem. Tas gan vēl nedēļa vēlāk, 12. februārī, bet jā, un tagad šajās pēdējās dienās jau sāk ierasties, nu, tā kā Olimpiskās spēles tūdaļ jau klāt, tad sāk ierasties sportisti, sāk ierasties arī dažādi mēdī, un tur Twitterī sāk mesties ārā jau visādi video, kur viņi apstaigā, parāda tur, kā izskatās šis futbola stadions pirms atklāšanas ceremonijas, parāda, kā tur izskatās short tracks vai kur aizlidošana būs, un parāda arī hokeja halu lielo. Un izskatās pietiekami labi, bet organizatori ir pateikuši, jā, ka tā, kas 100% pabeigts visu līdz Olimpiskajām spēlēm, būs labi, bet nav tā, ka mēs visu pabeigsim. Tā kā
Tā kā, Lauris Dārziņš, jā, vēlreiz noreklamējuši interviju, ka viņš teica, ka viņam bērnībā bija tā ķivere, kurā iekšā bija skrūve, un tur asins tecēja no galvas. Nu, tad, man liekas, Milānā uzmanieties, ka tur nav kāda nagla vai kāda skrūves, kuras aizķerties un, nezinu, formu pārplēst, jo, ja viss nebūs pabeigts, jo gal galā sieviešu turnīrs jau arī, ja vīriešu turnīram pirmās spēles ir 11. Jums ir pirmā spēle 12. Sieviešu turnīrā jau 5. februārī ir pirmās spēles. Un runāja par nepabeigtajām halēm un vietām, kur notika olimpiāda. Es atceros, manā pirmā olimpiādē, kad Austrum valsts dubļus krāsoja zaļā krāsā. Lai iztīros, kā būtu zāle ziemā. Tā kā viņi pūta ar miglošanas aparātu, pūta zaļo krāsu virsū, un tas bija tur, kur mēs dzīvojām. Pat, lai iztīros, ka tur ir zaļš, bet īstenībā tā bija dubļu kaudzes. Man liekas, es to aparātu esmu redzējis dzīvē, jo mans pirmais pasaules čempionāts bija Maskavā, un tur arī pirms pirmajām spēlēm gāja gar halu un es redzēju, kā zāle krāso. No, vienmēr viņi jau māca kaut kā propagandu uztaisīt visu, un ir kas paraujās tam un notic. Bet vispār mēs runājām par to, par ģērbtu. Bet runājot vispārīgi, jā, bet runāja par, kurš bija 2 komentārus no tava garā monologa, kad cepurnos par tavu grafiku zināšanu, jo es zinu tikai, ka mēs izbraucam, kurā tālāk es pat nav nejausnēs, tālāk skaties vēl jānodzīvo tik tālu, bet cepurnos, ka tu esi iedziļinājies tajā. Jā, pa karonesējiem. Vai tev bija kāda šauba, ka tiks kāds izvēlēts, jo, piemēram, es skatījos, bija kaut kāds pirms karognešanas video, kur vairāk olimpieši nosauc no citiem sporta veidiem sauca, kam vajadzēja būt karognesējiem, tad liela daļa nemaz, piemēram, kāds par Daugaņu nenosauc. Ko viņi sauc? Nu, botus sauca, vīrus botus, manu brāli, jā, par jodu, piemēram, un jā, vairāk sportisti sauc citus sportistus. Labi, kamaninieki izvēlās savus ģimenes locekļus, un, zināmā, ja tu neizvēlēsies, kas tad tu par ģimenes locekli esi, ja tu neizvēlēsies savu vīru vai neizvēlēsies savu brāli, bet man šķiet vīriešu konkurencē, bija kāds vispār, kurš šaubījās? Nevajadzētu šaubīties. Es domāju, ka tur aptaujāt 100 cilvēkus, tā objektīvi. Ne anonīmā aptaujā, lai brālis vai vīrs neapvainojās. Tad es domāju, ka Kaspars Daugaņš saņem tur 100%. Sieviešu konkurencē es teikšu godīgi, man bija 3 varianti. Man bija Baiba Bendika viens variants, Patricija Eiduka vai Dženifera Ģērmana. Man arī bija, tā parunājot arī ar kolēģiem, šie 3 varianti bija tādi populārākie. Tas, ka beigās izvēlējās Dženiferu, mūsu kalnu slēpotāju, vai man bija pārsteigums? Vairāk jā nekā nē. Bet tā kā viņi bija top 3 starp finālistiem, tad arī nevar teikt, ka absolūts pārsteigums. Pilnīgi piekrīt tev, Ulvi. Pilnīgi piekrīt, tam tā bija un tā jābūt. Un kā tev vispārīgi skaties mūsu reprezentīvai tērpi? Es pēc tam redzēju arī dažādas diskusijas Twitterī par to, ka izskatās, ka jums nāksies pasalt, jo varbūt tie materiāli ir tādi pārāk sintētiski. Un Milānā gan nav tās zemās gaisa temperatūras, bet tāpat vakarā tur nebūs arī silts. Tā kā paņem līdz termos, uzvār tēņu, uzvelc vilnas zeķes, ja tev ir no alūksnes paņēmušās līdzi. Bet vispār ir interesanti, vai kaut ko tu dzirdēji par atklāšanas ceremoniju? Kā tā notiksies? Es saprotu, ka atklāšanas ceremonija notiks daudzās vietās reizē. Jā, atklāšanas ceremonija notiks no 4 vietām vienlaikus. Es nezinu, kā viņi apvienos, lai televīzijā redzētu to vienu pasākumu, bet jā, mēs startēsim vienlaicīgi no Milānas, Cortinas, būs vēl 2 vietas, nezinu tos nosaukumus Itālijā. Jā, tā kā vienlaicīgi startēsim, un kā nesīs karogs, kā rādīs pa televīziju, redzēsim. Jo karogs jau arī, viens karognesējs būs vienā vietā, un otrs Latvijai būs citā vietā. Es nezinu, varbūt ir mūsdienu tehnoloģijas aizgājušas tik tālu, ka tur hologrammu varēs spielt blakus. Bet beidzot, manuprāt, ir loģisks risinājums atrast tām atklāšanas ceremonijām, jo es atceros Pekinā, ka tur bija, es nezinu, slēpotāji biatlonis brauc kaut 4 stundas atklāšanas ceremoniju, vai, kad vispār absurds bija, kad tev jāvar tik liels attālums, lai piedalītos atklāšanas ceremonijā, un tas noteikti traucē tam startam, vai arī daudz sportisti izvēlas nestartēt tajās atklāšanas, nevis sacensībās, bet ceremonijās, tā kā šitas ir foršs
sportiski padomāts princips. Jā, forši, bet no otras puses nav jau arī forši, ka ir izkaisīts. Nu, ziņā nav jau kaut kāds ideālais risinājums. Ideālais risinājums būtu, ka tur 2 dienas visiem jāņem brīvs, nebūs nekādas sacensības, nebūs nekāda treniņa. Visi veltīja šīs 2 dienas atklāšanas ceremonijai. Nu, bet tas jau laikam arī nav risinājums, jo tas Olimpiskās spēles pagarina uzreiz. Nu, un tas ir, tu atceries, ka tas viss pasākums Olimpiskās spēles ir bizness. Tas biznes, jo atklāšanas ceremonija notiksies, nākamajā dienā bez sporta būs pasākums. Nē, tur jau uzreiz jāiet televīzija, iet iekšā, viss ir aprēķināts, izreikināts, lai pelnītu. Nu, loģiski. Un beigās tā visa nauda, kā mēs zinām, tiek novirzīta visiem sportistiem, vai ne? No, diemžēl tas nenotiek. Tas notiek citādāk. Vesels neviens eiro, neviens cents netiks. Ziņā varētu pēc tam varbūt Frēba podkāstam arī veltīt kaut kādus no tiem miljoniem, ko tu tur saņemsi. Bet, ja nemaksā miljonus, tad cīnāmies tālāk. Bet par tērpiem, kā tev patika? Reprezentatīva kostīmā patīk, kas viņas mērīja. Man liekas, baigi forši. Tas pa augstumu vai kā, es domāju, mēs atklāšanas ceremonijā viņiem ejam. Bet tas, kad mūsu spēlēm būs jāvelk tie uzvalki un mēteļi, mums arī mētelis iedots. Jūs neredzējāt īstenībā tam mazajam, tai žaketē ir arī mētelis līdzi. Tā kā mēs nenosalsim noteikti, bet dosimies uz spēlēm. Tā kā no autobusa pāriet 10 minūtes vai 5 minūtes uzģērt, vai nav tik traki. Nu, jā, bet atklāšanas ceremonijas tieši domāju, ja tur jau parasti cik runā, tad jāstāv tur tās stundas un jāgaida, un kamēr jūs tur tiksiet iekšā. Nu, varbūt cilvēki par to būs padomājuši, un būs kaut kāda sildītāja jums tur salikt un tā tālāk. Tā kā, lai nesaslimst, iedomājies, puses olimpiskās spēles ar saaugstēšanos noliekās nākamajā dienā. Nu, atkal miljoni, kur ir miljoni nākamajā dienā? Viss aiziet pa pieskari, bet tu zini kaut ko par ciematiņu? Jūs jau tur esat kaut kā sadalīti, un kādi jums tur būs tie dzīvošanas apstākļi, un kā tas notiks? Mums vispār forši bija tas, ka pirms šī visa pasākuma mums bija lielā sapulce online. Visi satikās, mums nodemonstrēja, visi izstāstīja Olimpiskā vienība visiem sportistiem, kur mēs dzīvosim. Kurā mājā, kur ir ēdnīca, parādīt Milānā, un kā, kur iet, kas un kā. Tā kā to redzēja no bildēm, viss tās forši vienopus. Nav tālu jāiet līdz ēdnīcai vai līdz izējai. Tā kā dzīvosim Milānā, nevis centrā, bet kaut kur tur. Tā kā istabiņas, nē, es redzēju citas, es redzēju kaut kādu arī Instagramā vienu video, bet tur ir vienvietīgais numuriņš bija Milānā pilsētā, bet cik es sapratu, mēs pa 2 dzīvosim. Un, jā, tā, baigi par to nedomāju. Kā godīgi, tas hokejs ir baigi svarīgs, būs baigi grūts, tā kā vairāk par to. Tu zini, kas tev būs jāpacieš? Kurš komandas biedrs? Es zinu, jā. Nu, neatklās. Nē, viņam iesauka ir vilciens. Lokomotīva. Vai tev lokomotīva, man ir vilciens. Lokomotīva, man liekas, vairāk tas austrumniecisks vārds izstāsta. Čukčukbānis. Čukčukbānis, jā. Šauslēžu dzelzceļš. Jā, vienmēr ar viņu esam, kura olimpiāda arī. Mūsu pirmajās olimpiādās bijām kopā, un tagad arī noteikti. Nu, tad jau nav baigi grūti savilkt kopā, jo no 2014. gada sastāvā nav baigi daudz spēlētāju palikuši. Un pirmā olimpiāda tā bija no tiem, kas ir tagad, nu, tāda 3, ne 4. Tad pa Kristers Gudļevskis. Rauls Frebers. Rauls Frebers, Kaspars Dāgoņš, Zemgus Girgensons. Es tagad domāju. Pagad Dāgo, viņam nebija pirmā olimpiāda. Nē, tur tā lieta, viņam nebija pirmā olimpiāda. Viņi līdz ar to, nu, tie, kas tagad mēģina saprast, kurš ir Čukčukbānis, vilciens lokomotīva vai šauslēžu dzelzceļš, es tagad domāju, Oskars Cibuļskis nebija Sočos? Nu, es tagad, man liekas, ka nebija. Labs jautājums. Nu, tev vajadzētu zināt, nevis man liekas. Nē, bija, es atceros Savijals, Bārtulis, Kulda, Reķis, Sandrs Ozoliņš, Krišjāns Rēdlīks. Pujats bija. Pujats 8, jā. Jā, Oskars Cibuļskis nebija, un viņam tajā sezonā ir tikai 12 spēles. Tā kā papras, kas notika, es neatceros. Man nav tik laba atmiņa. Jā. Bet tad Ralfs un Čukčubāns dzīvo vienā istabiņā. Jā, kas nezina, tas ir Zemgus Girgensons.
Nu, cilvēkiem visu minēšanas spēli sabojāja, bet, nu, labi, jāpareklamē čats. Reibu podkāstu čats Milānā tas varētu būt īpaši būtiski, jo dažādas updates paliksim par to, kādas maiņas, kas vārtos, varbūt kurš ir teicis pēc spēles. Nu, ņemot vērā, ka Freiburg podkāsts būs pārstāvēts Milānā, tad būtu grēks nepaziņot to, ko mēs zinām. Un gan jau arī kāds bildīts parādīsim, kā tas viss izskatās. Tā kā pievienojoties čatam, ir links aprakstā. Es ceru, ka ir QR kods tagad kaut kur manas galvas vietā, vai Ralfa galvas vietā, vai es nezinu, trešās galvas te nav, kuras vietā ielikt. Bet, ja jāpaslavē čats, es arī esmu tur iekšā. Un, godīgi teikšu, čats ir laba ziņa tiem cilvēkiem, kur no rīta pieceļās un negrib iet cauri visādās aplikācijās meklēt informāciju. Tie mūsu čatā, tu zini, kam ir 2 piespēles atdotas, kurš izkāvies, kurš noraidījums dabūjis, kurš labi nospēlēs, kurš slikti nospēlēs. Tur visi eksperti pasaka, kuri naktī nav gulējuši, un īstenībā man daudz ko atvieglo. Tev tā nav? Es joprojām eju cauri aplikācijām, bet jā, es piekrītu. Nu, ir tur noderīga informācija, kāds iemet arī kaut kādu interesantu video. Vai tagad šovakar bija par to, ka Bostonā ir ceremonija, un tur Dāns Ločmēls arī tiek aizsūtīts uz Olimpiskajām spēlēm. Tāpat kā Vankūverē bija, ka tur visi olimpieši stāvēja uz ledus, un tad, nu, zin kā, tagad kāzās apmēram mēs atdodam viņu jūsu rīcībā. Un tur bija arī tas Latvijas izlases formstērbs, gan kas tur stāvēja blakus Bļugaram, no kura gada tas bija kaut kāds 2008. gads. Halifax varbūt tur no pasaules čempionāta bija izvilkts ārā, jo, nu, tās bija sens kā pasaule tur izvilkts ārā. Labi, ka nebija kodas sēdušas un nebija tur caurumi, vismaz cik varēja ieraudzīt, bet, nu, es ieraudzīju to krāklu un es domāju, nu, bāc. Vispār par krēkliem runājot, tie dizaini, ko IHF turnīros čempionātos pārdotajās fanu teltīs, ir nesaprotam dažreiz. Nu, tur nekas nav saprotams, jo viņi normāli Latvijas izlases krēklu pasaules čempionāta vietā, vai es nezinu, kā būs Olimpiskajās spēlēs, bet es šaubos, ka varēs. Nu, uz vietas normāli krēklu tu nopirkt nevar. Tur nopirkt kaut kādu, nu, vismaz es, ja redzu to cilvēku, es zinu, ka viņš ir bijis pasaules čempionātā, jo tas ir, man liekas, vienīgais, kur to krēklu var nopirkt. Nu, viņi ir, nu, būsim godīgi, nu, dizaini ir salicis kopā, tiešām ChatGPT ir uzzīmē Latvijas izlases formu, un nevis, zin kā, viņš tev iedod pirmo, tu nevis saka uzlabot to un to, un viņam tāds labs sajies dzīvēm tālāk. Jo tie krēkli, ko pasaules čempionātos pārdod, ir. Bet plus ir katru gadu ir citādāks dizains. Nē? Jā, pa vienam burtam vairāk katru gadu pieliek klāt. Jā, iedarētos nevis citādāks vārds, bet savādāks. Jā, īpatnējāks, bet tu pieminēji, var ieiet, paskatīties, kurš ir izdarījis. Nu, parunājam, kurš ir izdarījis. Jo diskvalifikācijas laikā mūsu NHL spēlētāji ir pārstrādājuši ļoti labi. Bija pat viena iespaidīga nakts, kad pilnīgi visi, kas gāja no latviešiem laukumā, pilnīgi visi arī izdarīja kaut ko, kā to pateikt, jēdzīgu, liederīgu. Jo bija naktis, tātad Teodors Bļugars tajās naktī spēlēja, guva vārtus. Zemesgājs gan Sons tajā naktī spēlēja. 2 rezultātus piespēles. Komandas biedri. Uzbalīnskis, Sandrs Vilmans. Katram par rezultātu piespēlēja. Un tad vēl tajā naktī spēlēja arī Arturs Šilovs. 18 atvērīt metienu no 20, izcīnīt uzvaru. Visi latvieši iziet laukumā, visi latvieši izdara tiešām kaut ko liederīgu. Un tad, jā, bija arī, es redzēju ierakstus, kur cilvēki arī rakstīja, ka, nu, es atceros, ka pirms 10 gadiem, kad bija tikai Zemgus, un tagad mēs skatāmies, mums ir, nu, katru nakti kāds spēlē, katru nakti kāds kaut ko izdara, un ir patīkami skatīties, bet uzreiz parunājam Sandrs Vilmans. Sandrs Vilmans. Es uzreiz tā, ja man jāpasaka, arī interesantākais, ir īpaši sestdienas vakarā Winnipeg Jets, Floridas Panthers, ka var ieslēgt televīziju Latvijā, kā es minēju, ka mūsu pa parasto televīziju rāda NHL spēli. Tas ir kādu laiku pienākuši, ka mums vienkārši. Parasto televīziju. Nu, plus-mínus jau jābūt visiem mūsdienās, ko televīzijai jāmaksā. Jā, mums ir laikam demokrātijā valda biznesa pasaule un visi grib pelnīt, un nekas nav pa brīvu savā ziņā. Bet, jā, hokejs bija. Redzēju Sandu Vilmanu, pirmo periodu noskatījos. Patīkami. Puisis cenšas visvairāk iekļūt acīs, ka viņš skrienot atpakaļ, mēģina atņemt rīpas pretiniekiem. Es uzreiz pirmais, kas man bija, es mēģināju
iedomāties sev viņa situācijā. Nē, manā situācijā, ka viņš ar maniem treniņā ir, kā viņš no muguras man skrien un mēģina atņemt rips ārā, kā es tajā situācijā rīkošos un nevaru sagaidīt treniņu kopā ar viņu. Jāpagaida līdz Milānai, bet treniņi kopā būs. Bet tātad šobrīd Santim jau ir 11 spēles Nacionālajā hokeja līgā. Viņam ir viena gūta vārti, arī 2 rezultatīvas piespēles. Nu, tie gūtie vārti tur pretiniekam izskatījās, ka kukulis ir iedots. Zini kā, Čehijā tu uzreiz kādu vēl vienu spēli pa vīrusu izlaist malā nosēdēt. Treneris tā nolikt. Amerikā turpina tālāk iet spēlēt. Bet kā ir? Tu vienreiz NHL tā, ja tu nostiprinies NHL, un tu ļauj tev tās kļūdas pieļaut, jo pieļaut kļūdas, tu mācies no kaut kā un kļūsti labāks. To viņi ļauj un dara, un ļauj tīpaši jaunajiem spēlēm attīstīties, un pēc tam būs labāk spēlētājs noteikti. Man liekas, tas, kurš atdeva tur to viņam no pretiniekiem rezultātīvo piespēli, bija Nečs Šmits. Tas pats, kurš pagājušajā gadā Floridā spēlēja. Attīstās vēl joprojām. Bet es gribēju piemest, runāt par citiem spēlētājiem. Tad iet ģērbtuvē vienu dienu, un tur ir mūsu bilde. Un arī vairāk redzējuši to bildi, ka Rubīns iemet tos izšķirošos vārdus overtājumā. Un es atceros, kad mēs spēlējām, mēs iemetām, skatījos to video, domāju, kas pa jaunu aizsargu tur aizmugurē amerikāņiem. Tās nekādas, zini. Tāda nepazīst nemazām. Un tagad man liekas, wow, tas bija tas aizsardziņš, ko tagad visi liela un vēl lielā zvaigzne. Vai tu atceries, kurš tas ir? Kurš bija uz laukuma, ka Rubīns iemet un viņš ielaida? Lielā zvaigzne? No augošā zvaigzne. Aizsargs. Ja godīgi, tad nē. Kurš bija no amerikāņu izlasēja no 1-2 vietas aiz strīpas aizsargu un nepaņēma uz Olimpiskajām spēlēm? Nu, nepaņēma. Visvairāk runāja Lēns Hudsons, netika paņemts, bet viņš bija tad laukumā. Numur 20. Jā, es arī biju interesanti. Un tieši tā, viņš bija laukumā. Viņš no koledžas. Gautieru un Garlandu. Viņš no koledžas bija, ne? Tajā gadā. Es zinu, es vienkārši redzēju to bildi, un es ieskatījos, un tagad tā skatoties, ir cits sajūts, nemazām skatoties to bildi. Nu, viņš dabūja pagājušā sezonā Calder trofeju, kā NHL labākais debitants. Pagājušā sezonā viņam bija tāda pirmā pilnvērtīgā, tad sanāk, viņš no koledžas bija tajā. Varbūt bija kaut ko jau mazliet dabūjis uzspēlēt NHL pašās sezonas beigās, bet jā, interesanti, ka citreiz tā paskaties. Un Tāpat kā vienreiz komentējot kopā ar Artu Ābolu NHL spēli un Filadelfijas spēli, un Filadelfijai aizsargs Emīls Andrejs Viedrs. Arī, man ļoti patīk. Sorry. Es gribu pateikt, man viņš ļoti simpatizēs kā spēlētājs. Jā, man arī patīk, ka tāds kustīgs, nav augumā pats lielākais, bet kustīgs, labi spēlē, labi slido, viss dara tā kā vajag. Protams, ka NHL tev tur vajag centimetrus un vajag to niknumu, un viņam varbūt tas viss pietrūkst, bet tā. Spēlētājs kā spēlētājs, un Zingājs tur raksta sastāvā pirms spēles, un Artis Ābols saka uzreiz, jā, šitas mums toreiz tajā Covid U20 čempionātā Zviedrija, Latvija bija ceturtdaļfināls, šitas viņiem bija kapteinis, šitas mums iemet uzvaras golu pret mums ceturtdaļfinālā. Man tāds, es uzreiz skatīties, jau toču. Tieši tā bija, es būtu līdz žurnālists, es nepārbaudītu visu līdz galam, bet viss šitā var savilkt visādas spēlētājs, kas kur ir nonākuši, pret kuriem kāds kādreiz ir spēlējis. Bet Uldis piemtīši, bet Uldis neesmu žurnālists, tas ir Latvijas labākais sporta žurnālists. Nē, es jau ceru, ka 25. Bet, zinu, ko mēs nepieminējām? Vilmans. Tagad nepieminējām to, ka Andrija Ravins tika izlases sastāvā, un viņš tavs mīļākais spēlētājs izlasē. To arī nepieminējām. Mans mīļākais spēlētājs izlasē ir visi. Tas tā kā bērni. Mīļākie jau ir visi bērni. Zinām, Bet Sandis Vilmans, viņam pirmais rezultāts punkts NHL. Viņš atdeva rezultātu piespēli kam? Uvim Balīnskim. Un tad tur bija šis statistikas fakts, kas likās pilnīgs fakes, bet tad tu ej cauri un pārbaudi. Tie bija pirmie gūtie vārti, kur 2 latvieši nopelna kopā rezultātus punktus. Jo man uzreiz, kā daudziem, es domāju, tajā situācijā liekas, kā Ozlons un Irbi spēlēja kopā 2 komandās pie tām. Kāda iespēja, ka tur nebija kādi vārti, kur piespēlēja
teiksim, Irbi atstāja ripu aiz vārtiem, Ozoliņš pārslidoja pāri visam laukumam un iemet golu, vai pārslidoja pāri visam laukumam, atdeva uzbrucējiem. Tad iemet vārds un gāja cauri. Tiešām pirmie tādi vārti NHL. Tā kā ir vēsture tapusi, kamēr mums bija diskvalifikācija. Tajā spēlē, kur Sants Vilmans iemet vārdus, viņam bija sākumā ierakstīta piespēle. Kā beidzās ar to stāsts? Piešķīra vai nepiešķīra? Man liekas, ka nē, viņam atņēma. Es nezinu, kāpēc. Bet kā bija mūsu no sporta čatā, ja, kur klausās? Un kā pareizi pateicis, ja tas būtu Makdeivids, tur ir 100% piespēle tikt ierakstīta. 100% tur tas velk aiz mātiem, tās zvaigznes NHL velk. Es tieši to pašu gribēju pieminēt, jā, ka tas bija ļoti, ļoti trāpīgs secinājums, jā, ka NHL ir tā. Jo, tur, kāpēc, lai neierakstītu piespēli? Vai tur var neierakstīt, jo tur pretiniekam tur tā arī bija, bet reizēm, jo tāpat kā izmainīja, kādreiz jau bija tā, ka, teiksim, aizsargs iedod piespēli, aiziet pretuzbrukums 2-1 aizsargs, Ralfs Freibergs iedod piespēli, iziet pretuzbrukums 2-1, iet uzbrucējs ar ripu, teiksim, pa kreiso malu, viņš atdod uzbrucējiem labajā malā, uzbrucējs no labās malas atdod atpakaļ uz kreiso, viņš ieliek vārdus. Kādreiz bija tā, ka aizsargam piespēle nepienācās, tāpēc, ka tie uzbrucēji savā starpā saspēlējās, un līdz ar to tu neesi bijis iesaistīts šajā saspēlē. Un tad pagāja gadi, un sāka rakstīt piespēles arī aizsargam, neskatoties uz to, ka tur pa vidu ir uzbrucēji saspēlējušies vairākas reizes savā starpā, un tad, tas arī NHL arī laika pa laikam, tā ir līga, kur visvairāk satrauc tas, cik vārds iemet, un tad viņi tur runā. Tur vārdsargiem ekipējiem vajag samazināt, tad ik pa laikam runā par to, ka vārdus varbūt vajag uztaisīt lielāks, un tad ir cilvēki, kur runā par to, ka kā tad visi šie rezultatīvitātes rekordi, tas jau vairs nebūs godīgi, bet viss jau plūst mainās, un varbūt kādreiz, kur nerakstīja, tagad raksta, un tāpēc tagad ir vieglāk sakrāt punktus, vai kādreiz varbūt bija vieglāk sakrāt punktus. Tad ir vārds, ja nestāvēja taisnās kājās stāvēja, es domāju, bija vieglāk sakrāt punktus. Jā, bet tev vajadzēja iemest ar kas vienkārši neliecās vispār. Jā, tur. Un tev, Džek, kas tajā rītā bija normāli, vēl pirms spēles iedzēruši, un viņi skrēja laukumā, tev nosist. Tā kā vārdsargam vieglāk iemest, jā, bet tikt līdz situācijai, lai tu varētu iemest, vai bija vieglāk. Protams, tu skaties, vakar arī es skaties kaut kādu man izmetās video, kur kaut kāds 60. un 70. gadu futbols, izskatās pēc pilnīgi citu sporta veidu, protams. Un, protams, jebkuru no mūsdienām ielikt, un jebkurš no normāliem futbolistiem tur dominētu. Hokejā tieši tas pats. Bet nebija jau pieejams. Nebija. Zini, tie džeki arī. Viņi iepriekšējā vakarā iedzēra un no rīta vēl droši vien salāpījās, un tad gāja uz treniņu. Un, beigās kā radās šī pirmsspēles slidošana. Tāpēc lai vienkārši izslidot to, kas iepriekšējā vakarā ir iedzerts. Un viņiem nebija nekāda uzturu speciālisti, fiziskās sagatavotības treneris. Droši vien bija kaut kas līdzīgs kā Rocky filmā, ka tur aizēja kaut kādā saldētavā, kaut kāda gaļas kluci padauz un viss ir skaisti. Bet citu laiku, citas iespējas, citu vārdsargi. Bet piespēle tur nozaga. Es palieku pie tā, ka piespēle nozaga tiešām. Ja tas būtu Makdeivids, tur būtu piespēle. Pilnīgi piekrīt tev. Par visiem es domāju, ka mēs neparunāsim, bet vēl viens NHL spēlētājs, ko es uzreiz gribu izcelt, ir Elvis Mežļikins. Jo tur izskatījās viss bēdīgi, un tad Kolumbus izdomāja, šis treneris mums vairs nav vajadzīgs. Piezvanīja trenerim, kurš jau bija nevis atlaists vai kā, bija aizgājis pensijā, reāli tiešām aizgājis pensijā. Viņam piezvanīja, piedāvāja, viņš teica, labi, rīt būšu klāt, un viņš rīt arī bija klāt. Un, ja pie Dīna Evasona, kurš tika atlaists, Elvis principā nespēlēja nemaz. Tur nespēlēja 2 nedēļas, tad viņi ielika vārtos pret Colorado Avalanche. Un, kā saka, tādās situācijās, vēl tev veiksmi un vienā gabalā pamet laukumu. Tas būtu labākais scenārijs. Un tagad pie jaunā trenera, tā skatoties, Elvis Mežļikins, Džets Grīvs, abi apmēram spēlē līdzīgi. Statistika abiem principā identiski. Tur abiem bija 91% atvērīta metiena, un vidēji spēlēja ielaistās rips arī. Tur vienam mazliet zem 2,50, otram mazliet virs 2,50, bet starpība tur nekāda. Un tur jau viss arī vienā no intervijām uzreiz pēc spēles uz soliņa Elvis arī tā diezgan konkrēti pateica. Kas ir komandā mainījies? Treneris.
Tik Tipisks konkrēti Hells. atbildi. Jā, Tipisks Hells. bet, nu, lielais jautājums tagad. Pagaid, lielais jautājums ir, vai sporta centram dos intervijas, ja? Nē, tas nav lielais jautājums. Kāda jēga ir uzdot jautājumus, kuriem mēs zinām atbildes? Nu, bet tā varbūt Freja podkāstam. To redzēsim. Freja podkāsts nedrīkst, ja kas tad Olimpiskajās spēlēs ir diezgan, es nezinu, teiksim, tev draud, tu jau arī neko nedrīkst, īsti nedrīkst neko filmēt vai fotografēt, vai ne? Jā, ir liela nosacījumi tām visām reklāmām un mārketingam. Tā kā ir izsūtīts, spēlētājs zina, un jā, nevar piedalīties kaut kādās pasākumos. Bet tīri teorētiski tu taču drīkst ielikt čatā, kā izskatās pirms viesnīcas, ciematiņa istaba. Jā, es tā kā drīkstu, bet man liekas, firmas kaut kādas, kuram nav saistības ar Olimpiādu, to nedrīkst darīt. Likt 5 riņķīšus iekšā savās reklāmās un tā tam līdzīgi. Un likt bildes, kur iekšā ir kaut kāda simbolika no Olimpiādas vai pieminēts kaut kas saistībā ar spēlētāju. Tā kā diezgan strikti. Nu, redzēs, kā kontrolēs vispār. Nu, labi, gaidām tad kaut kādus ieskatus, kā izskatās ciematiņā, ko dod brokastīs un kaut kādas pirmos iespējas droši vien arī par kāds ir ledus, kāda ir sātiksme Milānā, nu, kaut kāds iespējas tā, lai cilvēkiem ir klātbūtnes efekts. Noteikti, ne no maniem, bet no visiem redzēs, un visi tiks pie Samsung telefoniem, flip. Katru olimpiādu, tā kā visiem vajadzēs fotografēt, gan jau izmēģinās un parādīs, kā izskatās. Bet, zini kā, kādreiz, ja tu tur aizbraucu uz tiem Sočiem vai Pekinu, Covid laikā to nebija brīvs laiks, bet Milāna ir Milāna. Tur vismaz to ir vēsturi un smuki. Un biežāk ies pastaigāties čaļi, pastīties to pilsētu. Jo vispār forši, ka mums tā kā Olimpiskās spēles ir Milānā. Nu, tādā lielā pilsētā. Un, jā. Apkārt tāds patīkams. Kā piemēram, pasaules čempionāts Ķelnē bija vienmēr forši, ka mums tajā brīvajā dienā vai kaut kur mēs izgājām, varējām pa Ķelnu pastaigāt, aiziet uz katedrāli lielo paskatīties. Jā. Nu jā, bet katedrāle apmēram arī bija vienīgais, ko tur skatīties. Nu, tā katedrāle bija iespaidīga, jāsaka, bet neko citas no tās pilsētas. Tur laikam bija kaut kāds tas, trošu vilcieniņš arī pāri upei. Pāri bija tas tilts, smūgs tur pārējai, bet tur kaut kā tādā vecpilsētā arī gar mālu krasta mālu bija. Tur kaut kas bija, man patīk. Kaut kas jau bija, bet... Izstaigāt apkārt, jā. Un tur, kur tramvajs gāja pa kreisi no hoteļa, tur arī bija vecais kaut kāds rajoniņš, tur varēja pastaigāt. Mēs visi izstaigājām šķēršām, tās. Tā kā man patika. Gaidīsim ekskursiju pa Milānu arī varbūt ieskatam, bet NHL, ja bez latviešiem, tad... Es gribu pieminēt arī vienu komandu, un tev varbūt būs skaidrojums, jo Buffalo Sabres arī veic izmaiņas, bet pat neatlaida treneri, atlaida ģenerālmenedžeri un izstāsta, kā tas ir iespējams. Tad viņi atlaida 15. decembrī ģenerālmenedžeri. Paņēma vietā citu. Kevins Adams atlaists, Jarmo Kekalainens, kurš kādreiz bija Kolumbusā, paņemts vietā. Sastāvs vispār nav mainījies, treneris nav mainījies. Līdz 15. decembrim Buffalo Sabres ir priekšpēdējā vietā Austrumu konferencē. Viss ir slikti. Kopš 15. decembra Buffalo Sabres ir visvairāk punktu NHL. Kā ir iespējams, nemainoties vispār nekā sastāvam, kā ir iespējams, ka komanda, kas vienā dienā bija viena no sliktākajām, nākamajā dienā ir viena no labākajām? Pirmkārt, jau uzreiz man tā uz sitiņa jāsaka, dažreiz ir tā, ka katra komanda tiek izveidota, un tas prasa laiku, kamēr viss sajiet kopā. Un dažreiz liekas, ka mums ir laba komanda, mēs visu laiku zaudējam. Līdz kaut kādam brīdim, kad komanda aiziet, varbūt trūstais komandas sapulcs, kur izrunājas, izkliedz treneris vai kaut kāds spēlētājs pakliedz, kaut ko izdara, vai no komandas vakariņas, kur čaļi tur aiziet, padzer, pasēž, kaut ko izrunājas, satuvinās. Un kaut kas tas klikšķis notiek, un varbūt minimāls izmaiņas, bet komanda sāk pavisam citādāk spēlēt. Bet tad ir otrs variants, kā tu saki, piemēram, GMs. Ja tas bija varbūt iemesls tāds, ka atnāk cits GMs, viņš savādāk komunikācijas veids, izmaina struktūru komandā, izmaina grafiku, spēļu, treniņu, domu gājienu, kā tiks
viss tas dienas grafiks, piemēram, izdomāju, varbūt atnāks, nevis sāksim 9 trenēties, bet sāksim 8 trenēties, jābūt halē visiem, piemēram. Nu, viņš to filozofiju pamaina kaut kādu, to rutīnu, lidošanu, varbūt dienu pirms lido vai spēles dienā brauc, nu, kaut kāds sīkums un aizgāja. It varbūt sīkumi, nesīkumi dažreiz. Vai vienkārši piedraudēja lieliem sodiem, varbūt, nu, es nezinu, varbūt pretējais. Nu, cik daudz strādā tas, kad vienkārši deg pakaļ. Tev atnāk jauns GMs, un tu saproti, ja es spēlēšu sūdīgi, tad, nu, labi, no Buffalo, kur vēl var aizmainīt, bet tajā brīdī depresīvā komanda 15. decembrī nav iespējams laikam atrast, bet vienalga. Es domāju, tur NHL spēlētājiem nedeg dibens. Man liekas, tur nav algas, visiem ir un vienmēr tas rezerves plāns ir Eiropā. Tā kā es domāju, tas nav iemesls, ka viņiem kaut kas no bailēm sāktu vai labāk spēlēt. Eiropā, jā. NHL, es domāju, no bailēm neviens tur nespēlē. Nu, labi, Eiropa iebiedēšanas taktika. Kas ir strādājis pret tevi un ko tu esi redzējis komandās? Kas strādā, kas nestrādā? Nu, atšķirība no vecuma un tā, kad tev pateiks, ka atlaidīs. Nesāks mest, atlaidīs. Vai nesāks mest, tev liks tur papildus skriet katru treniņu, līdz pats padosies. Nu, strādā naudas soda. Viss, kas saistīts ar naudu, ar algām, tas strādā. Uzreiz var pateikt spēlētājiem, piedraud kaut kā tur nogriezīs. Bet vislabāk strādā ir motivējoši. Naudas palīdzība. Ja pasaka, ienāk iekšā un tiešām vajag uzvarēt to spēli un pasaka katram kaut kāda X summa, kaut vai neliela, bet vienalga, uzreiz citādāk spēlēs. Es nezinu, kas tur apakšā ir, bet ir īpaši sezonā, kur tev 52 spēles un NHL ir piemēram 80 spēles. Savā ziņā ir īpaši diezgan ātrās spēles. Un, kad nākošā spēle ir ik pēc 2 dienām, tad vienmuļ tā paliek tas hokejs. Bet tad atnāk viena diena, pasaka, tur redz, ka bonus viņš būs. Un kā kādreiz es dzirdēju, Austrum līgās bija dubultās reizinājošais bonus ir pa katru uzvaru pēc kārtas. Piemēram, tu uzvari vienu summu, reiz 2, un tur beigās sareizinās normālas summas, ko iegūst. Tā kā, es domāju, tas var motivēt vēl vairāk, bet es domāju, NHL tas nenotiek. Ne no kurienes. Koferīt nenāk. Jā, NHL tas nenotiek, jo tur jau ir. Eiropā ir tas, ka pirms spēlēm, tā kā NHL, kad tev, teiksim, ir spēle pret bijušo komandu, tad tu, principā, uzstājies, pasaki, vai ja mēs vinējam šo spēles komandas kasē, tur ir kādai ballītei vai kādam pasākumam, tur ieskaitu, 5000, ja mēs vinējam šo spēli. Eiropā arī tā eksistē. Eiropā tā ir. Parasti mājās uz tāfelītes uzrakstu, izbraukumos uz hokeja lēns, uzrakstu pielīmē pie sienas vai pie durvīm, lai visi redz, vai skaļi pasaka, vai uzvarēsim, mēs tur, tur 100 eiro komandas kasē iemetīšu un vairāk, citi vairāk, citi mazāk, kā pēc sajūtām. Tas darās, jā. Nu jā, bet... Un dažās komandās jau ir pirms sezonas, katram spēlētājam iedot savu komandu. Jo dažreiz ir tādi, kas tur negrib neko naudu nemētājas lieki. Bet iedod katram spēlētājam komandu, piemēram, Čehijā 4 spēles ir regulārā sezonā pret to komandu, un to jāliek naudu. Parasti visās komandās, tagad mūsdienās Čehijā tas ir 120 eiro pa uzvaru. Jā, bet jau mēs uzvarām pret to komandu, tev jāsamaksā. Tu ieliec kasē, ja zaudē, tad patur pie sevis. Jā. Tā kā, ja tev ļoti svarīgi tie 120 eiro pēdējā nauda pie dvēseles, tad gadās aizdomīgas kļūdas un gadās rezultātīvas piespēles pretiniekiem. Bet NHL, jā, par tiem koferiem, ka ir bijis gadījums, kad principiāli spēle pret bijušo komandu ir galvenajam trenerim, tad viņš arī uzstājās un uzraksta stāfels, ka viņš dos naudu. Un tad turpinājumā NHL aizliedz tā darīt. Tā kā šitādi piegājieni ārpus rāmjiem absolūti netiek cienīti. Man ir Čehijā bijuši arī, ka GM nonāk, viņi varbūt naudas nedod, bet viņi uzsauc tā, vai uzvarēsiet pusdienas no manīm. Ģērbtuvē. Cik tev šo sezonu ir nācies atvadīties? Bet man ir tā, ka man ir interesanti, ka tu nomaini komandas, vienmēr tev tur starta naudiņa jāsamaksā. Tur ir cita komanda izdomā samaksāt par pasaules čempionātiem, ja tu esi piedalījies, tad tur ir pa bēdiem, pa kāzām, pa visu pārējo mēs esam iepriekš runājuši. Bet šogad sanāca sākumā jau diezgan kaut kādus iemaksāt. Vienkārši starta komplektā bija 800 eiro, man liekas. Kasē, un kur tas tiek iztērēts? Cik bieži? Komandas vakariņas, dažreiz ir pusdienas pēc treniņiem halē.
O tādu, jā, un tas ir normāli, un es saprotu, ka tas ir, tā tas process ir, tā sistēma, tā kā var necīnīties. Citi cīnās par tām soda naudām, ka negrib maksāt, bet, jā, kaut kā jau jādzīvot tām komandām, un tā atmosfērai jāveidojas no tās naudas. Bet tev ir jāiemaksā pirms tu spēlēsi tur, nezinu, X pasaules čempionātos, tev par katru pasaules čempionātu, tāpēc, ka tu tur esi bijis agrāk, tev tagad ir jāsamaksā. Jo tas skaitās, ja, ka tev ir daudz naudas. Nē, šī bija šogad, kad es biju līgumā parakstījis pirms pasaules čempionāta. Un, ja tu piedalīsies pasaules čempionātā, tur bija X summa jāsamaksā. Proti, nu, ja tev ir. Jā, ar apkaļējošu datumu jau man pierēķināja, jā, un dzimšanas dienu ierēķināja, jo katram dzimšanas dienu un arī var nokāst. Nē, nu, normāli, jo kādreiz jau arī skolā, ja arī tu neesi klases biedriem, tur konfekts vai kūku, un man vārdiena vasarā, dzimšanas diena vasarā. Normāli varēja ietaupīt un ēst citu rēķinu, bet šī ir pirmais gads, kad man jāsamaksā par dzimšanas dienu, jo parasti man mājā, un tur sezonas jau beigušās. Tā kā Ostravā zina, kā šitos ten izšmaucējs viņi neciena, tā kā viņi uzreiz piestāda rēķinu. Bet es domāju, liekam punktu šai epizodei, un mums šodien būs vēl viena epizode. Gaidiet, parunāsim par Latvijas ekipējumu, par to īstenībā, kā spēlētāji ievelkā ekipējumu, jo redzējām, vārdsargi jau pamazām sāk iemēģināt ekipējumu, kas spēlētājiem notiek šajā ziņā, bet vairāk parunāsim par pretiniekiem. Amerika, Vācija, Dānija. Paskatīsimies, kas varētu nākt pretī šajā vissvarīgākajā ceturtajā spēlē. Pameklēsim kaut kādus potenciālos pretiniekus, mēģināsim saprast, kas, kur, kā, kāpēc, cik reāli, cik nereāli. Un tiekamies vēlreiz šonadēļ, vēl nezinām, kurā dienā, bet kaut kad šonadēļ mēs tiekamies, bet ar vienu piebildi. Ja mums nebūs jauna diskvalifikācija. Un mūsu vārdi neparādīsies Epsteina failos.